Labrīt visiem! Vējēnējā Liepājā. Kādu laiciņu atkal neesam tikušies. Visam ir savi iemesli, bet to citreiz. Sapratāt? Liepāja, vējš pūš, rudens ir klāt. Atbraucu uz tirdzniecības kanālu. Paskatīties, vai šeit ir vispār kaut kāda dzīvība. Ir zivs, nav zivs. Atbraucu pagājušajā nedēļā. Bija ļoti atkāpies ūdens. Nesanāca šeit pacupēt. Aizbraucu uz citām upēm, pārbaudīju, tur arī kustība nebija. Nu, šodien ūdens ir. Protams, laukā vējš līdz 13, 15, 17 metru sekundē, bet, nu, tas nekas. Nu, tā. Domāju, šis video nebūs baigi ilgais. Būs daži jaunumi, ko es jums pastāstīšu, ko sagaidīt. Tā kā jā, visiem paldies, kas jau ir piesakojis. Un ko? Laižam copēt. Uzjauksim barību. Barība mums būs tas, ko es atradu mašīnā. Gudīgi sakot, negatavojos vispār šeit copē. 1 kilograms būs Senses brēmes un 2 būs no Marcel Van Denden Turbo Black un klasiskais breksis. Es domāju, man ar 3 kilogramiem pilnībā pietiks. Līdz cikiem sēdēšu es nezinu. Atkarībā viss, protams, no zivju aktivitātes, vai vispār viņas būs. Noteikti būs. Kur te viņas liksies? Lūk tā, pēc starpu izvēles man ir motils pinka baltie, sliekas nav, un nevajag arī jau rudens ir kā nekā. Tā kā tā, jaunumi, uzreiz pateikšu pie jaunumiem. Manam kanālam drīz būs 1000 sekotāji. Ja? Tā kā paldies jums. Man, protams, arī. Tā kā tā, būs 1000, gaidīsim, protams, konkursu. Tā kā kas vēl nav paspējis piesakot, piesakojam, tā lai nepalaist garām konkursu. Konkurss, jā, būs uzreiz pateikšu Latvijas ietvaros. Ja izskatīs kādam, kas ir ārzemju lietotājs, nu, diemžēl nē, nebūs. Tā kā tikai Latvija. Un, jā, un vēl viens būs jaunums, starp citu, ko es uzreiz arī varu pateikt. Būs konkurss un būs arī sadarbība ar vienu veikalu, kurš iedos promokodu, kur varēsiet iepirkties un dabūt atlaidīti. Tā kā jā, sekojiet līdzi. Nospiežam to īkšķīti skatoties un uzrakstam komentāros, kā jums šajā rudenī klājās ar zivju lomiem. Aiziet, jaucam barību, liekam mantas, kuras ir kā vienmēr daudz, un laižam copēt. Nesaks. Okay, let's go. Barība ir uzjaukta, vieta iekārtota. Gaismiņas spīd. Tūlītās sagaidīsim rītāsmu un sāksim copi. Pa tumsu negribās nemazām sākt vēl. Bet vēl palikusi kaut kāda pusstundiņa. Jau ir 7:04. Izmantoju šitādu lukturīti. Milwaukee baterija. Un uz viņas liekās šāds lukturīts. Pietiek uz copi 5-6 stundas. Es zinu, ka augstumā mierīgi var sēdēt. Tā kā siltumā var nosēdēt savus 8 stundas mierīgi. Tā kā jā, ja kādam interesē, droši rakstat. Uzrakstīšu, kur tādu var iegādāties. Un mēs sāksim. Aiziet. Paskatieties, kas pa moteli. Ko man ir sagādājis Ekoworms. Ideāls, skaists motils. Super. Cerams, ka zivtiņai garšos. Pirmais metiens, pirmais loms. Nu, ceru, ka turpinājums šitāds nebūs. Kaut gan šito var izmantot arī tīri uz asari. Makšķinieki ar laivām kaut kur taisās. Tāpēc līdz laikam sāksies cope. Man ir 3. metiens iemests. Dotajā brīdī jūs redzējāt manu pirmo brīnumu uz āķa. Un pagaidām ir klusums. Ja tā godīgi pateikt, man tas īstenībā priecē. Mazā zivs
Pagaidām netraucē. Lielā zīltiņa vienkārši pienāks. Gan jau, ka pavērsies, iesils varbūt diena nedaudz vēlāk. Kaut gan laukā nav baigi augsti. Šodien ir plus 12 grādi bijuši šeit brauc. Tā kā es domāju, ka breksis piepaldēs. Gaidam, skatāmies. Vējš, protams, ir pastiprs. Vēlāk vēl būs stiprāks. Dzirdēt man kā vienmēr būs slikti. Nākotnē tas viss uzlabosies. Tā kā aiziet. Pirmā zivs vēl nav noķerta, bet puņķis uz āķi ir. Jūs zināt, ko tas nozīmē? Es domāju, ka nākošajā metienā var arī būt pirmais breksis. Kā jūs domājat? Uzrakstiet komentāru, kamēr vēl nav noķerts. Pirmās copītes sākas. Tikko aizgāja rāķi. Laba zīltiņa. Smuka copa bija, kā baigi stipri nepiecirta, bet tāds hops, nezinu, varbūt kaut kāds plēsējs kaut ko maz apēd, bet copa bija smuka. Un atlaidā. Apa! Un ir kaut kas uz āķi ir mums. Kas mums tas diez ir? Jā. Tas ir mūsu draugs. Redzat? Es jums rādīju, ka tas puņķis nevienkārši tāpatās tur bija. Un pirmais breksis šodien ir. Cerams, ka viņš nebūs pēdējais. Urā! Tā kā, ja patīk copa, neaizmirstam piesakot kanālam, jo, cik es skatos, 70%, kas skatās, nav piesakojuši kanālam. Nospiediet podziņu, man būs patīkamāk taisīt priekš jums saturu, un šiem puikiem arī būs patīkamāk uzreiz ķerties. Aiziet, turpinām copi. Kā tā rudens rauda patrāpījās. Super!
kaut kas tikko metienā vienkārši nepaspēja nogrimt. Baro to kaut kas paķēra. Skatīsimies, kas tur tā gribēja ļoti ēst. Iepriekšējais jau tur bija raudiņa. Smuka. Šis laikam kurs puika. Nevar saprast īsti. Ieprasēja baroto motili, jā, breksīts tas ir. Skaists breksīts. Nāk čup. Jo. Pamazām. Dzīvtiņa pienāk pie mums. Mazais asaris ļoti traucē. Bet es domāju, ka tad, kad es nolikšu punktā šos skaistuļus, šitādus skaistuļus, tad es domāju, ka mazais asaris pamūks malā. Tā kā turpinam copi. Viens jautājums priekš jums, skatītāji. Jautājums ir pa video garumu. Jums patīk gari video vai īsi video? Jo pagaidām skatos īsti garos video, baigi daudz tāpatās, vairāk pa 10-11 minūtēm neviens neskatās. Bet varbūt tādas tieši taisīt arī 10-15 līdz 20 minūtēm. Tā kā uzrakstam komentārā. Nu, pa šitiem traucētājiem es arī runāju. Maza izmēra, bet viņš tur ir apakšā ļoti daudz. Kaut kā mēģināsim viņu atsijāt. Būs labs breksīts. Iedevu griezt tos tārpiņus. Un atsācās. Cik forša, ka spolē ir ātrā bremze. Pāris apgriezienu un iegāja kantē. No. Ne, viņš tomēr standarta izmērs. Kas lielāks baigi nav. Tāds turaknis vien ir. Super, turpinām. Jau. Es pastāv nenāk. Sāk iet. Pulkstens 9 no rīta, modinātājs. Viss nelaikā. Tikko gribēju dabūt bioaktivātoru. Domāju, pieejaukt klāt pie baltajiem. Tad tāda copa vienkārši kāds lido no feederarma. Nu, tur jau lāpsta nāk. Nu, skaistums. Paskaties, kas pabrēks. Visu pareizi darot, var dabūt labu rezultātu. Bet ir pulkstens tikai 9 no rīta. Mums vēl līdz kaut kādiem 4-5 ir laika ļoti daudz. Te jau kaut kāds pusotrnieks būs stabili. Varbūt pat arī vairāk.
te varētu būt arī vairāk. Super, super. Turpinam copi, draugi. Kas sakās, ir labas ziņas, ir sliktas ziņas. Labā ziņa to, ka mums turpinā ķerties zivs. Sliktā ziņa to, ka man tās izslēgsies kamera. Powerbanks līdzi nav. Tā ir problēma. Tad mēģināšu beigas visticamāk iefilmēt ar telefonu. Bet pa vidu es domāju, ka mums saturs, diemžēl, nebūs. Mēģināšu uzzvanīt, varbūt kāds atvedīs man powerbanku. Tad būs labāk. Tā kā pagaidām zivis ķerās. Esmu 2-3 baltie 5 moteļi. Ķerās šādi. Skaisti breksīši. Kārtējs smukulis nāk. Viens man pirmīt aizmuka. Ļoti labs. Nezinu, kāpēc aizmuka, bet aizmuka. Āķis palika. Pavilku kaut kādas 10 m un aizmuka. Tagad pienāca, ka beidzot nākošais. Kāpēc visi lien iekšā kantī? Viņš man no cita gala jau nāk. Sapinās manā pavadā. Nākošais. Tur jau tālāk arī cilvēki sanāca. Un pasēdēja kaut kādu stundu, pusotru stundu, nekāda copa viņam nebija. Viņš pateica, lai viņš pienāk, iedeva viņam moteli. Laikam velk arī pirmo zivu savu. Motelis tomēr rudenī bez moteļa nevar. Lai ko tur arī teiktu, tur arī var ķert visu kaut ko. Protams, ka var. Bet jautājums, cik tu noķers ar to pasākumu? Nu, kas tur ir? Rekur. Kam jau ir breksīts. Redz? Palīdzēja mans. Tomēr motelis. Kā, turpinām copi. Izskatās, ka kaut kāda zāles paklāja. Grib sabojāt man copi. Tur jau paklāja aizpildēt te. Tālāk vēl pelda straumi no jūras. Vismaz patīkam, ka pagaidām nav tik stipri svešs kā solī. Tāpēc turpinām copi, gaidām powerbanku ar cerību, ka kāds viņu atvedīs. Kaut kā tā. Bija iestājusies pauzīte. Vairāk negribu ņemt. Kad samainījās traume, devu arī tārpus griestos. Negribēju nomainīt tagad citu pavadu. Aizgāju uz tievāku. Tomēr viņš tur ir. Vienīgi viņš sāk palikt akurātāks. Tā kā vajag izmantot, ik pa laikam eksperimentēt, grib vai negrib. Negribējās man ar ļoti plānām šodien pavadām strādāt, bet zivis to vēlās. Tāpēc, nekas. Nav jau arī tik plāna. 11. Tā kā tas vēl ir. Tā vēl ir resnaukla. Rezervē vēl mums ir 01 un 08. 08, tā. Tā kā turpinam copīti. Piesakojam kanālam, palīdzam attīstīties tādā veidā. Es jums mēģināšu rādīt vairāk copi. Gaidām.
Turpinām copi. Kā pumpē. Peldi šo. Opa. Nevar pateikt, ka tā uz katru metienu būtu copes. Negrib viņš tur. Problēma ir tāda, ka katrā metienā, ko tu iemet, paiet dažas sekundes un mazais asarīts jau sēž uz āķa. Un nezinu, ko izdarīt ar to, lai viņš aiziet projām. Bet es gribu, lai ķerās man šitādi. Turpinām copēt. Izskatās tomēr piesaucies to vēju. Tik labi sēdēja, tik komfortabli bija. Saulīt sāk spīdēt, karsts palika. Un sāka pūst. Iegriezās riktīgi jau uz ziemeļiem. Un sejā pūš. Tā. Neko. Nosalšu braukšu mājās. Pasēdēsim, pamakšķerēsim, paprosim. Skaistums. Jā, iegriezās vējš, stiprs vējš. Un cope, principā, ir pazudusi vispār. Ievēl kaut kādu laiku, visu laiku mazais asaris traucēja un neļāva prieksim pienākt. Tad tagad pat asaris ir pazudis. Viss. Nav kustība, pilnīgi nekāda. Man atnāca powerbank atnes. Tā kā kameru var palādēt. Domāju, ka būs ko vairāk iefilmēt. Nu nekas. Tā kā es arī sākotnēji plānoju, īsam video man ir materiāls. Tā kā jaunums es jums noziņoju. Tā kā kaut kādu zivtiņu es jums arī parādīju, ka viņa šeit ir, ka ar viņu var strādāt. Vēl pasēdēšu dažas stundas. Ja nekā nebūs, tad braukšu mājās. Ja būs kaut kas, tad pasēdēšu 4-5 stundas. Turpinām. Tāda copa bija vienkārši. Kā tu ierāviešā? Kas pa torpēt tur nāk? Tur kaut kur 2 kilo ir. Es domāju, ka tur būs vairāk. Svērsim? Viņš tev lien un tur iekšā? Klap pielīt. Tādi jau mājās var ņemt. Kameru? Nu, kā jums šitāds? Aizgāju līdz mašīnai paņemt, apēst kaut ko. Skatos vienkārši. Es tieši iemetu iekšā. Un skatos, kāds vienkārši liecās iekšā.
Nu, Breksis superīgs. Super. Kā jums, draugi, šitāds Breksītis? Nu, tā, lai uz kājas fona saprast, cik viņš maziņš izskatās. Pēmalā viņš. Nu, tā, atnāca palīgs, atnesa man powerbanku. Var arī piereiz iefilmēt skaistu Breksi. Ideāls, smuks Breksis. Mēģināsim viņu tūjitās nosvērt kaut kādā veidā. Tā kā pēc tam parādīsim, kāds svars būs. Cerēju, ka būs 3 vai 3 pat plus, bet nieka 2 kg 875 gramu. Nu, neko, bet nu ļoti skaists. Tad kopumā pa copi jāsāk taisīties mājās. No pulkstens kaut kādiem 12 līdz tagad 4 tikai viena asara. Maza izmēra vēl pie tam. 2 breksīši bija pa starpai, viens labs aizgāja ar āķi. Baigais apburtais loks sanāk. Breksis grib motili, tev ir jādod motili tā, lai Breksis pienāk. Sāc dot motili, nāk klāt asaris. Tev vajag tā, lai asaris iet projām, tad tas nozīmē, ka tu nedod to motili. Tad atkal nav Breksis, nu, un tu neko nevar izdarīt. Jā, mazais asaris. Šodienas copi man bišķiņ tāda padarīja mazliet sarežģītāku. Bet, nu, kopumā forši pavadīts laiks. Kaut kāda zivtiņa ir noķerta, kaut ko es jums parādīšu. Tā kā, reku tieši cope. Kas ir asaris? Protams, ka asaris. Kas tad cits? Nekas cits mums šeit neņem. Šitāds izmērs. Re. Kā tā, es domāju, ka tā kā es jums parādīšu, kas tur man ir tīkliņā. Tagad es arī pateikšu noteikti jau, ka visiem uzreiz arī uz redzēšanos līdz nākošajai reizei. Centīšos nākošo nedēļu, bet nesolu, jo pārāk daudz darbi ir. Tagad būs jāpastrādā kāds pusotrs mēnesīts. Tad būs mazāk laiks uz copi. Tā kā skatīsimies, kas no tā sanāks. Tā kā jā, paldies visi, kas ir piesakojuši, kas nav piesakojis. Neizmirstam to izdarīt. Un tad gaidām 1000 sekotājus, un tad jau taisīšu jums konkursu. Uz beigām vēl viens ļoti skaists eksemplārs. Atkal zāle sapūta, ūdens līmenis bišķi. Šis virs kilo taču būs. Kilo 200 stabili. Ļoti patīkami. Tieši jau viss jau taisos mājās. Šitāds tāds. Mūs. Super. Visiem nesakas. Un tiksimies nākošais. Viss, beidzam copi. Tās paskatīsimies, kas mums tur pa zivtiņu ir sanācis. Un laižam mājās. Daudz tikai sākt. Nav daudz zivis. Ja tā skatīties, ir nosēdēt vesela diena. Bet tad, kad tu paskaties uz šitādu koferi, nu ir prieks. Tāpatās, nu, ļoti labs loms. Šis ir tais 2800. Vēl tā pusotrinieks. Kilo 200. Pārējie tādi zem kilo. Varbūt ir viens
varbūt ir kaut kāds vēl kīlā. Kopumā esmu laimīgs par copi. Cerams, ka arī jums patīk. Tā kā visiem nesakas. Un tad tiksimies nākošais. Tā.